turpinās nobrauciens. Es tev tūlīt klēpī iekritīšu. Tu turies vienu roku pie sienas. Ja te nāks pretī mašīna, tad būs apakaļgaitā jābrauc kilometri. Ceļš ir mašīnas platumā kā reiz, blakus ir siena. Un otrā pusē aiza. Un otrā pusē aiza. Jocīgāks tas, ka visu laiku ir nobiruši akmeņi. Pilns ceļš ar maziem akmenīšiem. Cerams, ka neviens turists virs mums tur nestaigā. Tā neko. Kaut nu nenāk pretī mašīnas. Bremzes raud. Motors kauts. Daika švankājās. Tā brauc prātīgā. Pasties, cik skaisti, nav? Kas pa klinti priekšā. Mēs izbraucam cauri klintī. Obā! Iebraucam pasakā. O! Nē, nu forši te ir ātruma ierobežojums, brauciet lēnāk. 20? Es nemaz ātrāk arī šeit nebraucu kā 20. Ko tu viņi te remontē? Akmeņus lasa? Nu, nolasa akmeņus nokritušos. Tā, šajā vietā ap polāro zvaigzni pasaule grozās. Tā, kaut kur tas ir šeit. Tā polārā zvaigzne. Mēs esam tā kā tādā zemes asī. Un te var pagriezt reku mēnesīti. Tagad ir oktobers, jā? Nē, kas tagad ir? Oktobra beigas. Tagad zvaigzne. Es atvainojos, bērniņ, jā? Mēs te tagad... Tagad zvaigžņu stāvoklis šitāds. Tātad jābrauc 10. vakarā jāpārbauda, vai tiešām tā ir 22:00, tad tā izskatīsies. Jā, var sakot, mēs pirmīt nopirkām kaktus augļus. Mēs noskaitos precīzi, kā viņas sauc, mēs vēl joprojām nezinām, kā viņas sauc. Tincīt ielien noplēs vienu. Nu, drīkst. Nē, nu nokritušos nevajag, mums vajag tādu, kur ir... Tātad vienu auglīti paņemsim līdzi uz mājām. Jā, viņam ir asuma, redzi? Jā, viņam ir maza ērkšķīša, man sadūrās pirkstos. Tas taču ir kaktus. Tur jārauj visi mazie jārauj. Es jau, piemēram, es arī te sadūros, bet es visu izrauju vienkārši ārā. Nu, tagad vēl ir? Jā, tur. Sadūrās ar kaktus. Nu, vai nav skaisti augļi? Iebraucām kaut kādos neceļos. Mēs atradām vietu, kur turisti kāju nav spēruši, jo viņi te nevar iebraukt. Bet mēs to izdarījām, jo mums navigācija te atveda. Apgriezties. Šeit atved apgriezties 9 kilometrus uz priekšu. Mēs brīnās, kāpēc mašīnas nenāk pretī. Tik smuki var apstāties ceļu vidū. Izrādās skaidrs, kāpēc. Ceļš jau tā nekur neiet. Bet, nu labi, mēs toties redzam vietējo lauksaimniecību. Kā šeit brauc ar traktoriem. Nē, traktors mēs neredzējām. Mēs redzam kaut kāds jocīgs audzētavs. Ko tur audzē, mēs nezinām. Vienā vietā bija banāni, vienā vietā bija kaut kāds... tomāti. Izstāst jāizved. Tomāti, jā, lūdzu. Šeit ir tomāta audzētavs. Un rāda, ka uz priekšu būs kaut kāds kempings ar mini veikalu, mini markets. Nu, mēs to gribam redzēt. Tur noteikti būs saulaina, smilšaina pludmala Ar lietus sargiem. ar lietus sardziņiem. Saules sargiem. Jā, un neviens turists nebūs noteikti. Jo viņi te vienkārši nevar atbraukt gribētam. Nu tā mēs te kratamies. Bet skaties uz priekšu, tur paliek vien trakāk. Tā, te mēs redzam ūdens trubas, kā no jūras pumpē augšā vai arī pumpē lejā. Nezinām, bet katrā gadījumā ainavs paliek ar vien skatāmākas. Sups tur jau dabūt. Blue Ocean Camp.
Mēs atradām civilizācijas pazīmes. Bija norāda, ka tur kaut kas ir. Kempings. Vai nu arī tas ir bijis 20 gadu atpakaļ kaut kas. Tad, kad šeit bija ceļš vēl. Tagad jau te tikai kaut kāds karjeri. Bet labā ziņa tā, ka mēs redzam jūru, okeānu. Un mēs viņam tuvojamies. Varbūt mēs dabūs nopeldēties sošā vietā. Tā, nu mēs atbraucām pa ļoti sliktu ceļu, baigo gabalu braukuši. Atbraucām uz kaut kādu interesantu pludmalīti. Nu, protams, izrādās, ka te ir nūdistu pludmala, tāpēc uz otru pusi es nefilmēšu. Pilnīgi vientuļa, pamesta, neapdzīvota, varētu teikt, sala. Mēs palūrējām, kas ir siltumnīcās, un šitien aug banāni. Te ir pilnīgi savs klimats iekšā, tā pilnīgi jūt, kas maržo pēc riktīgiem tropiem. Stilīgi. No malsiem izskatās, ir slikti. Banāni. Banāni koki. Jā, ir jau maz banāniņi aizmetušies veselām čupām. Nu, smuki, var sakot, tādas siltumnīcas plantācijas te ir diezgan daudz, braucot no mūsu bezceļa pludmalītes, kur mēs atradām tur. Tagad mēs braucam uz civilizāciju, atgriežamies atpakaļ pie cilvēkiem. Interesantais fakts, ko audzē siltumnīcās. Vau, mango! Un tur ir cilvēki tālāk lasa kaut ko. Jā. Tur arī strādā cilvēki. Palaidīsiet man uz atpakaļ. Paldies! Tur aug mango vai kaut kas tam līdzīgs? Svaigākais joks. Es Zignīdai prasu, cik ilgi vēl jābrauc. Viņa saka, diezgan ilgi, 5 minūtes. Nē! Tā mēs esam atbraukuši uz kaktusu dārzu. Lūkosim skatīties kaktusiņus, ja? Ūdenīt pēc tam paņemsim. Vajagot padzerties. Seniors and... Reku tavs draugs. Te ir arī saldējums. Mamma nopērkam saldējumu. Cik viss kopā ir? 29. Viņš saldējumu nopērkam. Kur tad ir Rekur, redzi? Apēdam saldējumu pusdienās.
9 eiro visam mūsu baram. 2 seniore, 3 bambolino, ne, bet bambino. Tas ir, kad ir senioras, nevis senioritas. Mēs staigājam pa kaktus parku. Nu jā, daži ēd saldējumu, daži staigā. Nu jā, nemaz jau labāk, vieglāk jau nepalikt paskatoties. Ja te var ticēt, ka šis ir lielākais kaktus parks pasaulē, bet nu, es domāju, ka tā informācija jau varētu būt kā tā diezgan subjektīva šitajā gadījumā. Pirmkārt, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz tur sugas ir. Nu jā, varbūt tāpēc lielākie. Jā. Jā. Neaizties. Tā brīnumu jau nav bieži redzēt. Kaktus parkā sēž pie galda kaut kādi pazīstami cilvēki. Dārtiņ, tu arī sen jau te sēdi? Jā. Pieķerts. Ēzols brīnās, kāpēc te cilvēki brīvībā ir? Kurš reks ēzoli? Nu, ēzolī, tev jocīgi Nevīč, liekas. tu bāz roku. Kur tas baseins ir samrā? Ekskursijas vadītājs saka, braucam, Uj. ieraudzīs to kafēnīcu, uzreiz būs. Nē, nu mēs jau varam arī drusciņu uzkavēties vēl. Pilnīgi nemaz apēt saldējumu un viss pietiek. Paldies, kas apēd saldējumu, tie var neuzturēties. Pārējie šeit uzturēsies tulītās. Ko? Šitā apkrāvušies cilvēki izskatās, kas atgriežas no mašīnas. Mēs tagad iesim degustēt auglīšus. Nu, kāpēc? Es eju Robertam. Roberts šitā nes auglīti, jo viņam ir adatas. Tā mēs ejam no Muriņā. Tā tad mums ir augļu degustācija, ko mēs nopirkām un ko mēs atradām pļavā. Mums, jau iedūras. Nē, nu kaut kāds ārprāts, nu. Dots izvilkšu. Es esmu melnī bakterija. Pats pa sīndā sakas. Un tagad? Jā, paldies. Nofilmēšu to. Tātad. Ņem. Nu, lūk, mēs sāksim degustēt auglīšus, ko atradām ceļmalā. Interesanti tas, ka mēs viņus nevaram paņemt rokās, jo tie ir kaktusa
ziedu augļi. Mēs nezinām, kā to īsti darīt. Bet nu es nojaušu, ka viņš ir ļoti ēdams, bet kaut kā ēdabona vaļā ir. Ot, šito es tagad nezinu, kā mēs tiksim klāt. Šitas ir tas, ko mēs atradām ceļmalā. Degustēju, cerams, ka tās adats uz iekšpus neaug. Cerēsim. Salds. Nopietni. Reāls salds. Pēc kā garšo. Nav? Nav man salds. Nav salds. Nav. Ir tā, ka ēst var. Man jau likās, ka bija kaut kāda adata arī. Bet kauliņi ir riktīgi cieti, tā kā... Kauliņi iekšā Tā kā ieno. sēklis. Šitie esot saldāk, šitie ne. Jau ritīgi. Iedūros. Jā, šitam tie kauliņi bija dziļāk. Šitam tie kauliņi Viss uzreiz, viss cauri, jā. Nu, viņi teica kā kivī. Nu jā, kivī jau arī ir sēklis. Es teiktu kā kivī kopā grantu. Kāds zin, kā garšo grāmatu? Es pagaršoju. Speciāli ceļmalā paņem grantu pagaršoju. Tagad šito, lai salīst. Nu, atgriezt to violeto vēl. Labi. Skāps. Šis ir šausmīgs skāps. Skābums ir tā kā granātā būda. Jā. Un sēklas ir briesmīgi. Tātad tas, ko mēs paši atradām, tas ir vislabākais. Principā, jā. Rezumēja tāds, ka to, ko mēs ceļmalā nopūst, tas bija visgaršīgākais. Otro jau. Es skatos, jūs esat auglīši sēduši, jā? Nu, parādīt rokas. Un mut. Tas varēšu sagriezt. Tā ir riktīgi sarkanā krāsa izrādās. Izrādās tā kā bīles. Jā. Viesnīca pašā okeāna malā. Te, kur redzam liftu, kā brauc uz augšu uz leju. Un te ir baigie viļņi. Un cilvēki peldās, lai cik tas nebūtu jocīgi. Tā, dusmīgie cilvēki, mēs varam iet. Dārti ietekmē šitas te. Tā mēs apstājamies, protams, mājas netiekam, ir vakars vēls un niķi nāk virsū un ir jānopērk kaut kas. Tas, kas citiem ir. Vai vajag to vai nevajag. Tādi jau ir sen bijuši, bet vajag vēl.